Google AI Studio, Artificial Intelligence, un šeit ir iespēja izveidot jaunu aplikāciju ikvienam, kurš to vēlās. Sākam ar vienu parastu klikšķi, atveram šādu čatlogu, uzrakstam ideju, tā kā jūs varat izmantot šo te Gemini 2.5 Pro, ja, vai paskatīties, ja jums gribās vēl kaut ko, ja, Flash, ja esat pieraduši strādāt ar parasto Pro, bet es atstāšu šo te variantu. Tātad, šeit jūs varat ielikt, jau paņemt jau kaut ko gatavu. Piemēram, jūs varat izveidot aplikāciju, kurā var veidot video materiālus ar VO programmu, VO3. Jūs varat izmantot Gemini Live aplikāciju, izveidot, kur var sarunāties ar balsi. Tad jūs varat ievietot to pašu Nano Banana, ko mēs nepat skatījāmies, un izveidot fotorediģēšanas vietu, kur ar Nano Banana var savus bildes uzlabot. Google Search datus, chatbotu, kas ir ar mākslīgo intelektu, tāds vienkārši. Uz promptiem balstīts video ģenerators. Redziet, te ir ļoti daudz dažādu varianti jums jau sagatavoti. Tepat ir runas izveidošana, kur jūs ievadat tekstu un uzģenerējat balsi, kas to norunā. Te paņemsim, vienkārši īstenosim savu ideju. Tātad ierakstām pieprasījumu. Uz konsultācijām. Tā. Veikt maksājumu. Iebūvētam fórumam, kas tad varam tādiem laikiem iespēja veikt maksājumus, iebūvētam fórumam, klientu apmainīties domām, tātad ietvērsinājušus video rakstus un klausīties audio. Jā. Atsauksmēm. Nu tā kaut kā, vai ne? Jā,
Tātad esam ievadījuši pašu galveno un tad redzat, vienā pusē ir pieprasījums, kreisajā. Šeit tiek doti ierosinājumi, ja, piemēram, te ir palieliniet iespēju, lietotāju iesaisti piedāvājot ikdienas vai nedēļas izaicinājumus un uzdevumus, kas saistīti ar personīgo attīstību vai labsajūtu. Ja, tādu. Tad šī ir ļoti laba ideja. Mēs to nokopēsim, pievienosim šeit klāt. Pēc tam tā tad redz, kur var ielikt šo te Gemini 2.5 Pro chatbotu, izveidot. Šādi te tiek veidot aplikācija. Kā redzat, jums nav vajadzīgi ne kodi, nekas tam līdzīgs. Galvenais ziniet, ko jūs gribat. Lūk, ir nosaukums, kuru viņš ir izveidojis. Jūs to varat rediģēt. Siltums. Ja? Tātad atsauksmes. Ja, šeit ir iespēja kontaktiem, visam pārējam. Resursi. Rīta meditācija, audio lekcija. Ja, tas ir, protams, tās nav īstas. To mēs saprotam, ja, bet teiksim, uzklišņot šim te ir iespējams paklausīties, iegūt sev kādu motivāciju, noskatīties. Fórums, kur var rakstīt čatā. Šeit ir iespēja pieteikties datumam. Lūk, redzat, viņš jau ir atzīmējis, kad ir aizņemtie laiki. Šeit ir mazliet brīvāk, ir varbūt arī kompaktāka forma, ja jūs to vēlties, jūs to norādat, ja, tādu. Arī tā kā šeit zem podziņas ir tas pats. Piemēram, 14. Teiksim, sestdien, 1. novembris, 11. Ja, izvēlētais laiks un turpināt uz apmaksu. Šeit ievada. Attiecīgi, jūs jau saprotat, tur ir jābūt savienotam ar maksāšanas sistēmu. Ja, bet šeit pievienojam un iespējams apmaksāt uzreiz. Saglabāt datus nepieciešamības gadījumā. Ja, tāda. Redz, kur individuālās konsultācijas. Kopienas fórums. Ja, tāda. Šādi te visādi. Te viņš nav ielicis atsaucis. Vakar es te darbojos, tad ielika man tā kā atsaucis. Ja? Dažādi varianti. Varat izmēģināt, kā izskatās mobilajā variantā, piemēram, telefonu variantā. Ja? Ļoti pārskatām patiesībā. Un, kur es pielieku to klāt, es varu viņu papildināt visos veidos, pievienot kādus failus, ja nepieciešams.
var uztaisīt uz pilnu, teiksim, uzlikt pilno, ja. Redziet, kopienas fórums, viņš sagatavojas paraugus, kā tas izskatās, te jau ir pat atbildes ielikts iekšā, kā tas varētu būt. Ja, tur, šis ir, tā kā melnraksts tāds, ko jūs varat apskatīties, ja, tāda. Kur var pievienot visu. Klientu atsauksmes. Es pieļauju, ka tur būs tāpat kā fórumā pēc brīža. Būs ielikt. Tāda. Jūs varat nomainīt krāsas, jūs varat nomainīt visu, ko jūs vēlaties. Ja, kā viņš šeit ir kods, kas tiek rakstīts, veidots. Tāds te ir. Kā preview, jūs varat pat taisnu palaist, šērot. Jā, tāds. Ielādēt, lai aplikācija arī jūs varat no šejienes. Tā. Redziet, te var dalīšanās poga būt, izskat pielāgošana dažādi. Reku te var rakstīt, kas ir vajadzīgs. Ja, nomainīt krāsas. Nomainīt tāds uzlabojumu, redziet, filtrus pievienot dažāds. Atsauksmi saiti, ko var nosūtīt, piemēram, kā Google biznesa profilā, var nosūtīt atsauksmi saiti un visu paveikt un izdarīt. Tā. Šādi te. Tātad es atgriežos atpakaļ. Es neveidošu sev šobrīd šādu prezentāciju, bet, kā jūs redzējāt, to ir ļoti ātri izdarīt. Paskatīsimies vēl arī, kā paņemt gatavu šādu sagatavu. Ja? Tātad es paņemšu mākslīgā intelekta vadītu chatbotu, ja? Un tad ir nevis šis bildi, bet te es varu pielikt klāt. Ja bez papildinājumiem, tad var vienkārši I feel lucky. Un redz, kur viņš darbojās. Ja, tātad tiek izstrādāt jau kodi. Dažādi ieteikumi, atkal jau ko var lietot. Tūlīt redzēsim, lūk, stilizētais lācīts pūkainītis, jūsu dienas medus deva, medus saldo domu deva, jā, re, kur mans mazais draugs, jā, vajadzēja pierakstīt klāt, ka latviski viss notiek, tā kā šeit bija gatavi sagatavi, tad tas bija obligāti, citādi jau lācīts pukainīts nezinās, kādā valodā runāt, ja? Bet šādi
Jā, redz, kur. Nu, tāds. Tātad ļoti vienkārši, ļoti primitīvi. Var viņu sataisīt tādu, ka viņš atcerās sārunas, viņš atcerās cilvēkus, kas ielogojas, ja, var likt, nu, dažādas lietas klāt tur. Visu, ko jūs nu, tātad pamēģināsim piedabūt viņu runāt latviski. Šobrīd viņš apdomā, kur varētu to visu ielikt iekšā. Aha. Neredz. Neredz, tiek pārprogrammēts tas, ko viņš gribēja. Un tūlīt tiks atjaunots. Un redz, kur ir lācīši, pūkainīši, afirmācija, chatbots. Piemēram. Nu jā, tāds nedaudz pozitīvi, nu, varbūt. Un uz šīs pozitīvās nots jūs tagad varat mēģināt paši izveidot kādu jauku chatbotu vai citu veidu aplikāciju un īstenot kādu savu senu sapni dzīvē.